Tu it kā saki, un tad liekas tāds, nu, bet tas taču pašsaprotam, kā, un tie cilvēki skatās tādi, ka, paga, ko, nu, kas jādara, ko tu saki? Un dusmas pilnīgi tā kā aizgāja vienkārši tā kā vienā sekundē prom, ienesot ko? Mieru, vai ne? Mieru. Ārvet, man ir dzosāt pat šeit. Ko? Kas? Kāds informēt? Visi taču visu zina, visiem tak viss ir jāsaprot, un tas priekš mans bija tāds, Tev vīrs atņēma bērnus, tā kā tu tā kā meditē, ka jā, ja man nav naudas, man nav vairs bērnu, man izmet ārā no mājas, mašīnas man nav, un es eju pa to savu Katlakalna ielu tādā bombzī, jā, vai kā tu teici? Nu, kas tas bombs? Visi par tevi mņirdz, visi tev tur pa logiem skatās uz tevi, Megita ir šitāda un tāda, jā? Dzīve tev atnesa, iedeva, lūdzu. Esi sveicināts YouTube raidījumā Cilvēka dizaina sarunas ar Dariju Krastiņu. Es redzu, ka jūs paliekat aizvien vairāk un vairāk, bet skatos, ka ne visi esat abonējuši šo kanālu. Tāpēc, ja gribi mūs atbalstīt un lai tu tiešām vienmēr atceries un atrodi mūsu sarunu, iesaku tev spiest uz pogu abonēt un nolaikot šo video. Šodien mūsu raidījumā vieses ir Instagram satura vadītāja, kura vada lielu komandu tīkla mārketingā, kā arī liela daļa no raidījumā Māmiņu klubs. Un pēdējā gadā viņa ir superbēbja mamma. Bet pirms es pasaku, kas tā ir, es pateikšu, kas šī sieviete ir pēc cilvēka dizaina sistēmas. Viņai piemīt jaudīga enerģija, kas spēj izlausties nezināmajā un jaunajā, ar savām intensīvām emocijām, kas ietekmēs jebkuru klātesošu, spēj radīt unikālu un līdz šim neredzētu virzienu, radot apkārtējos cilvēkos nevis vienkārši transformāciju, bet mutāciju. Cilvēki apkārt viņu redz kā baltu vārnu, jeb black sheep. Kaut gan viņa pati sevi par tādu iespējams neuzskata. Izcelšanās ar autentiskumu un individuālo pieeju, kas var nest katram, kas ar viņu saskarās, pārmaiņas. Un tā ir Egita Lauva! Čau! Čau, mīļā! Cik tu mani grandiozi pieteici? Vai tev ir ko piebilst, vai tas atbilst tev, tavai būtībai? Atbilst manai būtībai, protams. Es varētu mīnstināties un paga, vai tad tik daudz tā visu par mani citēt, vai tad ir tik? Un, jā, bet, protams, ka tu pateici pareizi, pateici ļoti daudz, ļoti spēcīgi. Kā mēs zinām, pēc baltā egocentra es varētu mulst un minstināties pie kaut kādiem tādiem vārdiem, vai es esmu tik vērtīga, vai es esmu tur tāda un šāda. Vai tiešām tu esi tik jaudīga un tik daudz tādas interesantas, vispār, fantastiskas īpašības, vai ne? Jā. Bet tas ir par tevi. Tas ir par tevi. Jā, mēs bieži vien, man liekas, ka tad, kad mēs apmēram tā kā aprakstam tās bodygrafa īpašības, ja, viņas reāli tā kā iekrīt tādā sirdī, ja, tā kā, tiešām tā esmu es, vai ne? Nu, tas tāds apstiprinājums, ka, vai ne? Jā, ir, jo ik pa brīdim tu kaut kur aizpeldi tajā savā vērtībā, domājot. Par šo mēs vēl parunāsim. Jā, mēs šodien runāsim, es domāju, daudz arī gan par pašvērtību, jā, tieši šīs jautājums, es domāju, jo mēs ļoti daudz ar tiem arī par to komunicējam, tā kā visu to tavu eksperimenta laiku, es teiktu tā. Bet, klausies, es tev gribēju uzprasīt, pirms vispār sākam par cilvēka dizainu runāt, ko tu pati vispār redzi kā vienu no savām spilgtām tādām superspējām? Varbūt tu vari sevi pielīdzināt kaut kādam supervaronim, vai varbūt ir kaut kāds, nezinu, mums vienā raidījuma meitene pateica, ka viņa ir kā dēja, ja, un nosauca to dēju. Varbūt tu vari, ar ko tu sevi tā kā varētu raksturot, jā, vai tā ir tā superspēja, kura viņa tad būtu? Tā. Sarežģīts jautājums. Par būtību kā tādu superspēju es spēju tā kā sajust, paredzēt, tā kā kādas darbības būtu jāveic, kas būtu jāizdara, lai varētu
kustēties, virzīties uz priekšu kaut kādos procesos. Tu redzi idejas, tu redzi darbības, kuras ir jādara. Es nemāku apstāstīt īstenībā. Tu vienkārši izstāstīji savu botigrafu. Jā, ir iekšā. Jo manifestori šeit ir atnākuši, nu tādā kā dziļākā tādā būtībā savā tās viņiem uzdevums, jā, ir saskatīt, tā kā jūs jūtat, kas jau ir noticies tādā smalkajā plānā, ja? Un jūsu uzdevums tā kā to ir ievilkt iekšā fiziskajā pasaulē, tā kā jūs jūtat, kas jau noticis, ja? Nu tā kā enerģētiski, ja? Un tu vienkārši tā kā paņem un ar to savu jaudu ievelt šo šeit. Tam ir jābūt šeit, jo tur jau tas ir noticies. Ja? Šis bija tas, par ko bija jāmācās īstenībā izvilkt ārā. Jo līdz es iepazinos cilvēku dizainu, to būtību, tēmu priekš sevis, es nezināju, ka man tas ir jāizvelk ārā. Jo likās viss tik pašsaprotams. Un tas bija tas, ko tu pirmais man mācīji. Viss ir pašsaprotams. Arī par šo parunāsimies. Jā, stāst. Jā, kad, kā var nesaprast, kā var neredzēt, kā var nezināt, jā, un tu bieži vien nesaprati, kāpēc cilvēki tevi nesaprot, vai kāpēc viņi nerīkojās, kāpēc viņi nedara kaut kādas konkrētās darbības, bet viņi jau nezin, jo viņi nevar domāt tāpat kā es, bet es to nezināju, nu tā kā nesapratu. Tagad tas ir skaidrāk saprotams, un tu saproti, ka tavs uzdevums, tavu misija ir informēt šos cilvēkus, pastāstīt, kas tur tālāk redzams. Ko tu redzi, vai ne? Jā, tā kā, jā, tas bija tā ļoti interesanti īstenībā galvenais, apzināties. Ka tas, ko es pateicu, ka tu esi pēc sava bodygrafa tāda black sheep, jā, ja balta vārna, tas ir individuālo kanālu kopē, es teiktu tā, ka tu redzi, jā, kas jau ir noticies, jā, tur smalkajā plānā, jā. Bet tas viss ir ļoti tāds ķecerīgi inovatīvs, ja? Tas nav vienkārši, es ieraudzīju un tas visiem būs saprotams, kad es painformēšu. Tu to redzi, tu sāc informēt un tu saproti, ka cilvēki tā kā, Egita, tu esi kuku? Jā. Kuku? Un tu it kā saki, un tad liekas tāds, nu, bet tas taču pašsaprotam, kā, un tie cilvēki skatās tādi, ka, paga, ko, nu, kas jādara, ko tu saki? Jā, ir tā, kad tev neuztver tā vienkārši tā. Ok, visajiem darīt. Jo, nu, neviena balta vārna nesāk runāt tā kā, nu, tāds saprotams lietas, ja? Tas ir tāds, vienmēr tāds out of the box, ja? Kaut kāda tā ideja, vīzija. Un tas ir vēl papildus grūtāk, jā. Pirmām kārtām vispār tu kā manifestors velc kaut ko jaunu šeit, jā. Un otrām kārtām tas, ko tu velc, tas vēl ir... Zini, kas vēl ir interesanti. Bieži vien ir tādas situācijas, nu es to darbā, piemēram, redzu, kad es esmu bijusi izdomājis kaut kādu ideju, kaut kādas darbības, un es viņas esmu nodomājusi galvā, bet tā kā nerealizējusi līdz galam vai neesmu izstāstījusi, un tad pēc kaut kāda ilgāka laika tas notiek. Nu, kad cilvēki ir, un tev tāds, šito jau sen bija izdomājis galvā, šito vajadzēja jau sen realizēt, nu kaut kādas idejas, ja, ka viņas kaut kad realizēs, bet tu saproti, ka tu jau, tev tas liekas pašsaprotam, jo es jau sen biju to izdomājis. Vai ne? Man ir tāpat bijis. Bet kāpēc un kā ir, piemēram, tagad, kad tu zini par sevi, ko tev vajadzētu darīt, jā, tā kā informēt pēc emocionālas skaidrības, jo tu esi emocionāli, jā, nevajag uzreiz visu tā kā bliest vai nespontāni. Slikti var beigties, vai vispār nesapratīs, jā, par trako black sheep uzskatīs. Šito baigi grūti īstenībā ir bremzēt sevi tajā, nelikt iekšā. Uzreiz spontāni, bet agrāk, cik es saprotu, tu vēl vairāk bremzēji, jo, nu, tu sāki, ka tu tā kā esi izdomājis, tu to esi redzējusi, bet visi sāk realizēt, un tu tāda, nu, es jau to sen zināju, tad tu agrāk mazāk vispār cilvēkus informēja par to, ko tu redzi. Tas priekš manis šis vārds vispār bija kaut kas tāds, ko, kāds informēt? Visi taču visu zina, visiem tak viss ir jāsaprot, un tas priekš manis bija tāds, pū! Vai ne? Mēs neko nezinām. Mēs neko nezinām, ko jūs tur redzat, jo tā ir jūsu superspēja redzēt, jā. Es kā cits tips, man ir cita superspēja, ģeneratoram atkal cita superspēja, tev kā manifestoram ir šī superspēja. Un, protams, ka mēs neredzam. Pastāstiet, manifestori, ko jūs redzat? Starp citu, ja jūs esat manifestors vai jūsu draudzene vai draugs ar manifestors, aizsūtiet viņam šo video un uzrakstiet arī zem šī video komentāru, tā kā es esmu manifestors. Jā. Protams, mēs neko neredzam, to, ko redzat jūs.
Un tas ir reāli, tu cilvēka dizains pa lielam tev pateici, jā, ka mēs esam savādāki, jā. Un tev pēkšņi ir kļuvis skaidrs, jā, kāpēc ir jāinformē. Nu, vispār tas priekš manis bija tāds ļoti interesants eksperiments, kā sekundē izmainās darbība, ka tu esi painformējis. Izstāst. Es pagaidām negribu iet pēc tā mūsu skripta, jā, bet... Es ieskicēšu to vienu situāciju mūsējo toreiz. Tas bija tīrais eksperiments, nostrādāju. Bijām ceļojumā, mums bija Darju ieplānots sazvans. Es, protams, ka nebija informējis, jo man tas likās pašsaprotam, kur viņi tur pārējie, manējie ģimenes locekļi padzīvosies pie basēna, vīrsa bērniem. Es taču tur pieslēgšos. Tu viņus neesi painformējis, ka būs tikšanās? Es neesmu painformējis, jo man liekas tas pašsaprotam. Es taču tur bišķiņi atslēgšos, parunāšu, pieslēgšos pie basēna un tā. Un tad, kad es Oskaru nostādīju faktu priekšā, es te bišķiņi palikšos numuriņā, jūs ejat uz basēnu, jo man ir sazvans ar Darju, mums vajag parunāt tur tā un tā. Viņam bija acis liels, tā kā es teiktu bērniem, tu te paliks un tā. Es saku, labi, visa tā, man tur jāiet. Tas viss tāds palikās uz pauzes, jā, viņš, protams, aizgāja ar bērniem. Un iedomājies, ka Oskaram bija dusmas, jā, tāpēc, ka viņš pirmkārtam to uztaisīja acis, tev uzreiz kāda reakcija bija iekšē. Kas ir, kāpēc tā esi acis? Kas ir tev? Un dusmas, vai ne? Un tev dusmas, un viņam arī uzreiz pretī dusmas. Un tad it kā jūs pat neesat neko baigi izrunājuši, tur izstumi viņus, jā, tur ārā, jā. Bet tā dusmu frekvence viņa ir palikusi, vai ne? Nu, protams, tāds, ka kaut kas nav laikam tomēr kārtībā. Un tad, kad mēs par šo runājam, es tur stāstu situāciju, vai tu tad arī stāstīji par to informēšanu, es vairs neatceros. Bet katrā ziņā tur bija tāds moments, tu uzreiz stop. Egita, tev bija jāpainformē jau pirms brauciena, apmēram, jo mēs bijām sen to ieplānojuši šo sarunu, kad būs tāda saruna, un tur mēs liet atslēgsies un tā. Un tad mēs runājam, ko tad darīt šajā situācijā. Tavs uzdevums ir kāds. Tagad pie viņa aiziet, painformēt, ka tu šo momentu palaidi garām, atvainojies, ka tev bija jāpainformē, un tā muļķīgi sanāca, un tā. Tad mēģina saņemties. Paprasīt piedošanu, vai ne, par to, ka par pats pasaprotamu lietu, vai ne, tā kā, man jāprasa piedošanu. Tas bija nenormāli grūti, bet man kā vienmēr tāds, ja jādara, tad jādara. Tu esi 1-3 pēc cilvēka dizaina, tu esi tās uzadzerdi teoriju, labi, tad paeksperimentēsim, kā šitais sviests nestrādā, jā, vai ne, un iet mēģināt un skatīties, kā nestrādā. Es pie basēna tagad sēžu, un es nevaru, protams, ka saņemties to piedod. Jā, sākt sarunu, tā kā es tur sēžu pie tā basēna, apmēram 3-2-1, 3-2-1, viss, aiziet. Tā, klausies, piedod lūdzu par to, kas tur notikās pirms tās stundas, man vajadzēja, tā, es stāstu. Un viņš pastāst, un viņš pasmaida. Un viss? Tā kā... Tik vienkārši. Tik vienkārši. Tev nebūs nekāda reakcija, mums nebūs tagad diskusija vēl kaut kā. Viņš vienkārši pastījās, pasmaidīja, tāds, apmēram, tā kā nekas nebūtu viss. Tiešām tā vienam, tas bija tāds, es painformēju, atvainojos, un viss, un tas priekš mans bija tik spilgts moments. Un dusmas pilnīgi tā kā aizgāja vienkārši tā kā vienā sekundē prom, ienesot ko? Mieru, vai ne? Mieru. Man ir man dosāt pat šeit. Man nevis šeit arī. Man pat šeit daudz. Ak, Dievs. Bet tu tagad stāsti atkal arī, ja, kā var labot, man pilnīgi viss osādā, es nevaru pilnīgi. Kā var labot kļūdas, jā, cilvēki dizainā, jā. Jo viens ir tā, tu zini savu stratēģiju informēt. Kurš nepieļauj kļūdas, vai ne? Kurš nesāk, piemēram, protams, ka dažreiz es inicēju, jā, tīpaši padomu došanu vīram, jā. Skaidrs, jā. Tur vai, nezinu, kolēģē, jā, tur, Karīne savējā, bet tas pats arī tev, jā, nevienmēr tu tā kā piefiksē to informēšanu, vai ne, tīpaši eksperimentu sākumā. Jā. Bet cik elementāri pēc tam to savu kļūdu manifestoram palabot, jā, vienkārši tagad painformēt. Tagad vienkārši atvainoties par to, ka nebija informēts. Tagad, jā, pateikt savējo, kāpēc tā ir noticies, jā. Un tas viss vienkārši tā kā un pazūd. Tā kā burvju nūjiņa, vai ne? Zin kā, man taču Pēters arī vīrs manifestors, jā. Un es brīžiem vienkārši tā kā redzu, vienkārši tā kā neticami, kā tā informēšana darbojās. Vienkārši neticami. Tas liekas tik vienkārši elementāra lieta, jā, bet patiesībā viņa tik daudz ko dod.
Nu jā, tāpēc es saku, tas likās tāds, ka man pateica, tu zini vispār, kas ir tā būtība, informēt. Ko? Kas? Visiem taču viss ir jāsaprot. Starp citu, šodien tu taču esi nokavējis, kā nokavējis, ieradusies savā laikā, tad, kad tev bija jāierodās. Nevis tajā, kurā mēs sarunājam, bet tad, kad tev bija jāierodās. Ja. Bet kā bija man, es te gatavojos arī intervijai, un es jūtu, ka tā kā tu kavējies, ja? Un man iekšā bišķi tāds, tā kā es jūtu, ka, nekas, mēs jau varam ir vēlāk, man ir ok vēlāk, tāpēc es jūtu, ka man tāds, tas pat neapzināti ceļās augšā tāds kaut kāda jocīga sajūta. Es jūtu tur, jā, un tad es paņemu kaut kādā mirklī telefonu un skatos, ka tu esi uzrakstījusi ziņu, ka es kavēšos, ja man tur jāpabaro Matildi, ja? Un man tā, un atkal izpūta no mana ķermeņa ārā šo reakciju, ja? Pilnīgi tā kā atkal miers, ok, es Karina, tur Egita kavējās, viss čili, jā, tur gatavojamies tālāk, jā. Ārpus īstenībā, cik mēs esam atbildīgi par pārējiem cilvēkiem. Tieši iekšēji sajūtās. Jā, un tas ir tāds sīkums, un galvenais, ka es zinu, ka pat ja tu nokavēsi, man nekas no tā nemainīsies. Būs mazāks, varbūt starbīts, vispār čili, jā. Es to ar prātu, es to saprotu, ja? Un man nekas, ka tu nokavē. Tāpēc, ka tu būtu ģenerators, man vispār būtu vienalga, vai tu man informē vai nē, ja? Tā kā vispār. Bet tā ir tā ķermeniskā reakcija, no kuras es nevaru izvairīties, un tas ir, cik reizes to es piefiksējusi ar manifestoru. Es saprotu, ka vīrs kavējās, un viņš man tur, normāli, ticas sastrēgumā, tā kā jebkuram tas var, ja? Un es sev mēģinu, Dārija, nomierinies. Bet es nevaru, man vienkārši ķermenī kaut kas tur ceļās. Un es neko nevaru ar to izdarīt, neko. Jā, tas ir interesanti. Un tiklīdz tu tā, viss, un tas pazūd. Manifestori, jūs dzirdat? Jūs dzirdat, cik svarīgi ir, ka mēs informējam. Tāpēc... Jo miers taču ir forši, vai ne? Tas ir man galvenais. Man ir svarīgākais jūti, miers. Jo es vienmēr esmu brīnījusies, tā kā, vīrs man arī manifestors, ja viņš tā, saku, ko tev uzdāvināt? Mieru, tikai mieru. Viņš neprasa ne kaifu tur, ne kaut kādu baudu, ja, ne pirmais, ko viņš pateiks, tur nebūs nauda, ja. Viņš pateiks miers, ja, un tas ir tā, kā? Tiešām miers ir tik svarīgs? Jā, ļoti. Īstenībā šajās brīvdienās arī to sajūtu, miera tēmu. Par bērniem, par savu ģimeni blakus esot. Annai sākas tīņa gadi, tīņa vecums, un viss kaut kāds tāds plus Annas tētis pa vidu, un tad kaut kādas attiecības, viss tāds, un mācības, un menedžēšana, un viss, kas man ļoti raisa. Tā kā saspringtas sajūtas, un tas ir tiek nospiedoši, jo tāpēc, kad es nevaru normāli funkcionēt, man darba procesi stājās. Kad ar to tiec galā? Jā, un... Kā tu dabū to mieru? Risināšana, runāšana, tas vēl tādā sarežģītā, tas viss vēl tādā sarežģītā, bet es pieskaroties tam mieru tēmai, kad es brīvdienās paspēju sajust mieru, vienkārši nokancelējot nost, tur vēl darbību, piemēram, bērnam, un lai viņi ir ar mums kopā, vienkārši atpūtā, un strādājot ar savu prātu, ar galvu, kad attiecībā arī es par savu darbu es nolikšu malā, jo tagad tādā saspringumā kaut ko ķert grāb nebūs normāla rezultāta. Tu vari, Egita, nedarīt. Tu vari nolikt malā. Tu vari būt šeit un tagad. Un nesteigties. Un tu noķer to mieru sajūtu un liekas, ej tu nost. O, tā ir bauda. Un tās, ko tu šobrīd runā, tas ir darbs ar nedefinēto sakrālo centru, jā, spēja apstāties. Tas ir ļoti smags darbs ar nedefinēto sāknes centru baltu, jā. Nekur nesteigties, jā, un negrābt visu pēc kārtas. Un tas ir trešais darbs tavā gadījumā ar nedefinēto ego centru, baltu ego centru, kurš pasaka, ar tevīm viss ir kārtībā, ja tu to neizdarīsi, ja tu nesteigsies, ja tu atcelsies, tu joprojām būsi sakarīga mamma, tur sieva un tā tālāk, jā. Un tas ir darbs kopsumā ar veseliem 3 lielākajiem viltus es, kas varētu būt tavā bodygrafā. Un tas nav tikai par informēšanu. Viens ir informēšana, jā, tas ir pirmais solis, bet ja tu nespēji pareizi izdzīvot šo te 3 ķeburi, jā, sakne, sakrālais un... Tad var ieskriet šajā visā tādā vāveres ritenī.
Bet ir grūti. Oh, viegli. šitie 3 centri kopā, un tev vēl nedefinēts Liesas centrs, jā? Jā. Tas ir, vēl viens arī. Es tev teikšu tā, ka tev ir 4 balti centri nedefinēti, ja? Viena no sarežģītākajiem vispār, ko es uzskatu, ja? Ja man liekas, ka balts Saknes centrs ir gana sarežģīti, viņu sāk dzīvot un nesteigties, ja? Ego centrs, ja? Un Liesas centrs, kur tu baidies dažkārt pateikt nē, jo tev šķiet, ka varbūt tu iekļūsi kaut kādā nedrošībā, tevi var pamest, tevi var atstāt vienu, ja? Un tu varbūt pārāk dažreiz tolerē. Tolerē. Ir tolerants kaut kas tā, dažreiz tolerē par daudz? Nu, protams. Tu visu laiku kaut kur tāds zini. Balansu mēģina atrast tā, lai būtu labi, tā, lai būtu, kā tas būs tagad, kā šitas. Jā, lai visiem tā kā arī patiktu, lai neviens tā kā tev nepateiktu, tu mums šobrīd neesi vajadzīgi. Nu, kā tas būs? Nedod Dievs. Tas ir baltajam Liesas centram, tas ir drausmīgi. Nedod Dievs, es kaut ko tādu dzirdēšu. Vai ne? Un tur par to atkal nav jādomā, jo mēs ar tiem baigi daudz īstenībā esam strādājuši ar nedefinētu ego centru, bet ar nedefinēto Liesas centru mēs ar tevi maz esam strādājuši. Un mēs, starp citu, ar Karīnu, ar mani, ja viņi arī nedefinēts Liesas centrs, mēs par šito pēdējā laikā ļoti daudz runājam par to pārāk lielu tolerēšanu. Tev uzbrauca, tu tāda, nu labi, nekas, būšu pacietīga, nu ko tad es tur runāšu, vai ne? Un tas var tā sakāpt, ja? Nu, tāpēc, ka tu negribi aiziet vēl kaut kādā lielākā konfliktā vai, tas viss aizies tādā nepareizā enerģijā. Tu gribi atkal sevi. Redzi, tā definēta Liesa, viņa neļaus sev ar sevi uzvesties tā kā netoleranti, ja? Viņa diezgan ātri spēs tā kā, atsist. Bet mēs par to labi nerunāsim. Jā. To mēs varbūt paeksperimentēsim vēl nākošo pusgadu, jeb gadu, un tad atkal runāsim jo par tas bija tas, par ko mēs runājām, kad šis ir tas, kuru atliksim tālāk, jo man ir ļoti spēcīgi citi punkti, kuriem ir ļoti jāpievērš uzmanība, jāsāk mācīties strādāt, jā. Kad to bišķiņ tā. Jā, liecu mēs mazliet bišķi atstumam malā, jā, bet man ir tāda sajūta, es tagad runāju ar tevi, un man tā liekas, ka var sākt vilkt viņu ārā un sākt uz viņu skatīties, jo man šķiet, ka tu ļoti smuki pārvaldi gan to savu sakni piefiksē, kur tu steidzies, jā, gan to, kur to nevar apstāties sakrālē ego centrā. Man liekas, tu vispār esi jau tur muskuļus normālus uzaudzēs. Parunājot par finanšu tēmu, tad tiešām es tieši iedomājies, runājot, es tagad sapratu to, ka beidzot es esmu tajā punktā, finanšu tēmā, par kuru es šausmīgi ilgi ņēmos un pretī gāju, un atkal mums saruna. Bet varbūt šito tev nevajag, varbūt šito tu vari no tā atteikties. Priekš kam tev tāda mašīna var arī būt savādāk. Tur tas un tas un tas. Un cik ļoti tas bija grūti gremot to visu. Jā. Šodienā šeit sēžot. Tu esi šobrīd tajā punktā, par kuru tu cepies pirms tur gada vai pusotra. Ne, sanāk, tev bija lasīšana gads un kaut kādi 7 mēneši, ja? Un pirms pusotra gada tu biji pie manis uz interviju, arī uz bezmaksas webināru. Ja? Un tad tev bija burtiski tur 2 mēneši eksperimenti, ja? Tu tur mēģināji tā savas emocijas ieraudzīt, kā tur tie viļņi krīt, ja? Un kādi tur psihi notiek, mums pat tā intervija ir. Ja? Un tad mazliet kaut ko mēs tur mēģinājām pieskarties baltiem ego, bet tu pilnīgi nevarēji pieņemt to, ka vispār vajag atslābt, ja? Ka nevajag likt mērķus, ja? Ka nav jādomā, ka varbūt kaut kādas lietas nav vajadzīgas. Ja? Tur bija tu vispār atceries, kādi tur bija vienkārši tur batli, ja, var pateikt. Tas vispār bija tāds, nē, tas nav par mani, ak, Dievs, kā, nē. Kā var nelikt vai tu visu laiku, kad tādās pretrunās eji sevi, tu mēģini cīnīties ar prātu un pagaidi, nē, šitas nevar būt, nē, jāigi, tas saņemies, un tas bija, tāds wow. Tu atceries, mēs vienreiz uztaisījām ar tevīm, kad tev bija kaut kādā tādā zemā punktā, ka tiešām, jo tev bija tā, ka tev dzīve bišku tā kā tev atņēma finanses, lai tu paskaties, Tas ir pat maigi teikt, tev noguldīja reāli uz zemes. Jā, piespieda. Pilnīgi, ja tā kā, var pateikt, atņēma tev finanses, teiksim tā, ja? Jā. Un es atceros, tu tajā zemējā punktā, ja tur zvani, Dārija, bet kā man tur ir rēķini un tas, ja tu kaut vienu rēķini neesi samaksājis. Nē, esmu, ja tur to
tos galvenos esmu, ja. Un mēs ar tiem aizgājām ar tādā tā kā bišku tā kā meditatīvā praksē. Atceries, kas būs, ja tev nebūs nekad vairs naudas, ja? Nu tā kā, kas būs, ja? Tu atceries, kur tu gāji? Mēs varam par to padalīties? Nu jā, ko stāstam? Tev atņēma mašīnu, tev vīrs atņēma bērnus, tā kā tu tā kā meditē, ka jā, ja man nav naudas, man nav vairs bērnu, man izmet ārā no mājas, mašīnas man nav, un es eju pa to savu Katlakalna ielu tādā bombzī, jā, vai kā tu teici? Kas tas bombs? Visi par tevi mņirdz, visi tev tur pa logiem skatās uz tevi, Megita ir šitāda un tāda, jā. Tad neskapēc tu cietumā savā meditācijā bija nonākusi. Jā. Starp bombžiem, liekas, ka... Jā, kaut kas tur bija, nezinu, kāpēc, bet tu tur esi tikusi, jā? Vai tu tur, tāpēc, ka tu sākusi kaut ko tirgot nelegālo, man šķiet, lai kaut ko darīt. Kaut kas pie kanāla, kaut kas bija. Jā. Un tad es tev saku, kas tālāk, jā? Un ko tālāk man izlaiž no cietuma? Es saku, kas tālāk, jā? Naudas te nav, un tu tāda, es esmu tā kā sajukusi prātā, jā? Es esmu tā kā psihenē tur kaut kādu laiku esmu, jā? Man vairs vispār neviens ar maniem nerunā. Un tad mēs nonācām, tev bija meditācija. Es biju Vecrīgā. Es biju tāda, varbūt ļoti daudz zinās, ir tāda sieviete, tāda tantiņa, kur tur dejo. Viņa dejo savā prāta apjukumu, man liekas, ka jā, tur nav pie pilna saprāta, bet viņa ir laimīga, viņa tur dejo kaut ko ar saviem lakatiem, viņai tur naudiņu ieliek, un viņa vispār tādā čilpa dzīve, neizskatās, ka viņa nebūtu pēdusi, neizskatās, ka viņai kaut kas draudētu, jā, vai tur nav tas un tas. Viņa vienkārši, nezinu, plus pas traumu, un tas bija tas, ka es saku, es sevi tādu redzu, ka es tādu. Beigās caur visiem tiem šausmoņiem, jā, tu nonāci, ka tu vienkārši dejo Vecrīgā, jā, un visi skatās uz tiem it kā uz jukušu, bet es tev paprasīju, kā tu jūties dejojot, tu teici, vispār brīvi. Brīvi, jā, man ir brīvība, jā, mani uzskata par balto vārnu, vai ne? Jā. Jukušu, balts vārns vienmēr ir jukušu. Jā. Bet tu jūties laimīga. Jā. Un tas tik ļoti palicies ir prātā šis te gala, pie kā mēs punktu apstājāmies, tad, kad ir kaut kādi sāpīgākie kritumi, kaut kādi punkti, kur atkal tu atduries ar sevi un finansēm, es atceros to sajūtu. Šito sajūtu. Vai ne? Un tad tu lēnām sanāk, tev vajadzēja principā, lai nonāktu līdz šim, jā, Es vēl atceros, zin kā, es jau biju atvaļinājumā pagājuši gadu februārī. Tev jau tas stāvoklis bija labāk, kad tev piedzima Matilda? Jūnijā. Tad tu vēl biji stāvokli. Es atceros, un tu jau biji māmiņa kluba supermāma, principā, jā? Jā, bēbis. Superbēbi, supermāma, superbēbi. Un es atceros, tu man arī stāstīji, ka jā, Dārja, bet es gribu tādus un tādus ratus, jā. Es saku, bet tev tagad vajag ratus, tev tikai pēc 5 mēnešiem piedzimst bērns, jā. Nu tā kā, kāpēc tu tieši tagad plāno tos ratus, jā? Jā, man viņi tur tik un tik maksā, es gribu, lai viņi tādi, un es gribu šī tādu, un šī tādu. Es saku, vai tiešām tagad, jā? Un kā ir? Tu dabūji tos ratus? Iedomājieties. Es dabūju ne tikai ratus, patiesībā. Dzīve tev atnesa, iedeva, lūdzu. Un, jā. Vai tu liki tam visam mērķi kaut kā speciāli, vai tu vienkārši, nē, kādus mērķus tu vari likt, ja tev nav uz ko likt, bet es kārpījos ārā mācoties šīs te mācības stundas priekš sevis un finanses, kā pieņemt situāciju, kā ļauties situācijai, kā pieņemt prātā to, ka man var atnest un iedot, jā. Visums, apstākļi, situācijas, ka tev var atnest un iedot, un tev būs. Beidz iespringt, beidz ķerties pie katra salmiņa izmisušā, lai tērētu savu enerģiju tur, kur viņu nevajag, bet ļauties. Un es ļāvos, tas bija milzīgs darbs ar sevi, ļoti. Es šito bišku tev pārtraukšu, jo ļoti daudziem liekas, kad mēs runājam, ka nevajag likt mērķi, ka cilvēks tagad iedomājas, ka viņš tā apguļās divānā tāds, kur ir nauda? Jā. Bet, ko tu saki, tas ir milzīgs darbs ar sevi. Vakar tieši ieliku rīlos vienu video, kur viens coachs pasaules stāsta par to, ka mīlēt sevi nav sajūta. Mīlēt sevi ir process, ir pieeja, approach, pieeja. Tas ir darbs, jā, un sanāk,
tu nevis gulēji uz dīvāna, bet tu katru sekundi strādāji ar sevīm, jā, kaut kādu tur baiļu palaišana, jā, saklausīšana sevi, pareizo lēmumu pieņemšana, nesteigties, jā? Jā, tas ir darbs ar sevi, kā sev virzīt cauri. Es šeit īstenībā varu jums pastāstīt vēl vienu ļoti spilgtu notikumu, tieši stāvoklī esot. Rati, jā, tā arī, protams, bija tēma, tāpēc, ka tā bija mūsu tēma. Jā, mēs par to runājamies, jā. Jo es, kā man rati nebūs un tā, bet jā, protams, man ir ļoti skaisti rati un viss, un salikās pateicoties projektam. Bet es pastāstīšu vienu. Uz kuru tu arī negāji, tā kā, paņemiet mani tajā projektā, ja es būšu, un tad ar domu, ka ja tu būsi tajā projektā, tad tev būs kaut kādi sponsoringi, ja, vai tas viss atkal notikās pilnīgi tā kā... Es ļāvos. Vispār, pie tam tu visus sāki informēt, tu vispār to atceries? Jā, es sāku informēt, es painformēju par to, kad, ko es gribu, kad es tā gribu, nu, kad es gribētu, vai vispār man to piedalīties raidījumos, vispār gribētu būt televīzijā, ja tu painformēji Katrīnu, ja? Nē, nu ar viņu mēs visu laiku runājām. Jā, bet jebkurā gadījumā tu viņu painformē, tu vienkārši saki par to runāt nepārtraukti, ja? Vienkārši tajā informēt, ka tu gribi būt televīzijā. Tur bija interesanti tas, kad, kā es arī tur nonācu, jo tad bija viens raidījums, kurā es piedalījos, kur mēs piedalījāmies. Jā, vakariņš ar savējiem, jā. Jā, mums labs kopā salika, un es jau tā teicu, Dievs, cik tas ir interesanti, cik tā ir kaifīga sajūta. Tad es biju šeit studijā, kad mēs filmējām par webināru tieši, un es saku, ārpēc, cik tā ir laba sajūta, jā, man patīk tas viss, un man enerģija vēl vairāk, tā kā ģenerējas tāda sajūta. Un jā, nu lūk, un tad man piedāvāja vienu citu raidījumu, lai es eju, man viņi divreiz piedāvāja, lai es eju iekšā ģimeni burkā, un es teicu, nē, tam es neesmu gatava, es negribu, bet es painformēju, attiecīgi, painformēju to, kad klau, bet es esmu gatava dot sevi tā kā savu pieredzi bērnu gaidīšanas laikā, dzemdībās, piedalīties, sakot līdzi, un es painformēju. Un tālāk apstākļi saveda. Nora saveda ar citu cilvēku, un viss, un tā es attapos. Bet tas nebija iespiringumā plēšoties. Ak, Dievs, Nora, es gribu tieši uz māmiņu klubu. Jā, nē, mani vienkārši, es ļāvos, jo es nezinu, vai tas būs mans vai nebūs, vai man iedos to, apstākļi iedos to situāciju vai nē. Es nezinu, bet es painformēju, ka tāda iespēja pastāv, kad es esmu gatava sevi dot ar savu pieredzi, un viss. Un beigās tas salikās un notika vienkārši manā acu priekšā. Ting, 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 hops, un es jau esmu tur jau 5. raidījuma filmēšanā. Nu, tā kā viss jau process ir noticies. Jā, tā kā ļoti interesanti. Tu teici, ka tu gribēji vienu kaut kādu gadījumu pastāstīt ne tikai par ratiem, bet kaut ko es vēl nezinu. Jā, tas bija ļoti interesanti. Man pašai lepnums, protams, par sevi ir. Tas bija tātad gaidīšanas laiks, grūtniecība, tas bija marts, reķiniet aprīlis, maijs, jūnijas, 3 mēneši, praktiski 3 mēneši līdz bērniņa dzimšanai. Mūs pēkšņi paziņo, kad ir jāizvācās no mājas. Mana sapņu māja. Labi, mēs zinājām, ka mēs viņu nepirksim, tāpēc mums viņa ir par mazu, bet šim laikam tas būtu bijis ok. Es jau iztēlojos, kā es ar ratiem pastaigāšos. Es atceros, ka tu man par māju ļoti daudz sūdzējies. Tu man ļoti daudz ko rakstīji. Mēs ļoti daudz par šito runājam par māju. Un ka tev vienkārši ir traki tur tagad ir stāvokli un tu vispār nesaproti, ko darīt. Jā, tieši tā, un kad tev pēkšņi paziņo, kad ir jāizvācās un viss, un tu ļoti ar mani tieši strādāji par tēmu dzīvoklis. Atceries? Jo tātad, kur pēkšņi tagad hops pārvākties, aiziet, kas kā notiksies, un vīrs saka, nē, nu mēs iesim uz dzīvokli. Tagad kaut ko ķert, grābt nav iespējams, un ne jau vēl mēnešu laikā nopirkt māju. Nebūs, jo mums bija mēnešu laikā jāizvācās. Un jāiet uz dzīvokli apakaļ. Un tas ir mans lūzuma punkts bija, lai atgrieztos tur, no kā es laimīgi izrāvos, jo es piepildīju savu sapni māju, un tagad atgriezties dzīvoklī, un tad bija tas punkts, moments, kā tu strādāji ar mani, stāstot savu dzīves stāstu situāciju un pieņem, un tu nezini, ko tev tas var atnest. Es biju tik tālu nonākusi. Es strādāju ļoti daudz ar sevi, ļoti daudz runāju. Sākumā, protams, bija asaras, raudāšanas, emocijas, protests. Jā. Protests milzīgs. Tad es sāku ar tevi runājot. Tad jau es sāku pieņemt šo faktu, kad, ok,
tā būs, pamēģini padzīvot sajūtās, nelaic laikam pa priekšu, tu nezini, ko tev tas var atnest, esot dzīvoklī, sāc ieraudzīt. Un es sāku ieraudzīt labās lietas, nevis tās sliktās, kas man bija sajūtās. Ja tu būtu dzīvojusi dzīvokli, tu sāki redzēt, kas varētu būt labs. Jā, es sāku ieraudzīt. Būs labs tās. Būs netālu, iet līdz vecerīgai tur dejot vismaz. Jā, tur būs lielais skapis, tur būs tas, tur varēja to. Respektīvi, es dzīvoju tajā, un es ļoti strādāju ar sevi. Es sēdēju uz mīļās terases, kā es esmu visu iekārtojis, sēdēju šūpuļu krēslā un strādāju ar sevi, ar savu prātu. Es pieņēmu situācijas, pieņēmu apstākļus. Es sāku jau dzīvot, kā tas būs tur. Un iedomājieties, kas notikās. Mēs burtiski nedēļu, pusotru pirms pārvākšanās mums atnāca. Pirms pārvākšanās uz dzīvokli, ja? Pirms pārvākšanās uz dzīvokli, kur jau bija sarunāts arī, protams, viss, kas pārvedīs mantas un tā, viss ir pat tā jau, kad viss jau kāda krāvēja un viss, atnāca mums māja. Atnāca māja. Negaidīti, pēkšņi, vienkārši tā dankš, viss. Turpatās, palielam, turpatās, kur mēs dzīvojam 5 minūšu attālumā, un atnāca māja tādu, kādu mums vajag. Atnāca māja tādu, kādu mums vajag, un pie Daugavas divstāvīgu ir šīs trepes, ko es vienmēr gribēju, ka man mājā vajag koka trepes, pa kurām uzkāpt uz otro stāvu. Katram bērnam ir sava istaba. Ak, Dievs! Divas toaletes, tā kā divas vannas istaba telpas, kas mums arī bija vajadzīgs, un ļoti skaista terase, stīklota liela terase, savs pagalms ar nopļautu skaistu mauriņu. Vienkārši jūs stātaties priekšā, kad jūs ļaujaties apstākļiem, tā bija priekš manis ļoti liela mācību stunda. Eksperiments, pieņemt apstākļus, pieņemt situāciju un vienkārši strādāt ar sevi. Ļauties, neiet protestā, neiet kaut kur cīnīties, savu enerģiju tērēt tur, kur nevajag, un paļauties tam, tā kā ļauties tam, kas notiek. Jo, protams, kas slēdzās, kā tagad akties uz stāvoklī, man to jādzemdē, kā ar bērnu, kur mēs liksimies, tas viss bija tāds, bet tad, kad es sāku strādāt ar sevi, ļāvos, un es redzēju, tāpēc vienmēr ir svarīgi atcerēties, nevienmēr tas, kas notiek ar tevi, tas sliktais, kas tev tajā brīdī liekas, ka tas ir jo mēs ļoti mums prāt zīmē, ka mums ir ļoti kaut kas slikts. Bet tā tev tajā mirklē arī likās, ka slikts, vai ne? Tagad tu skaties atpakaļ to savu pieredzi un tā, kāpēc nevarēja vienkārši atslābt? Viss jau, viss tā kā, Bet tāpēc, kad es sāku strādāt ar sevi, es atslābu. Es sāku atslābt, sāku strādāt ar sevi un ļāvos. Un tas ir darbs, mīlēt sevi, tas ir nenormāls, tas nav gulēt uz dīvāna. Arī tā saruna ar tevi par to dzīvokļa tēmu, tas bija tik milzīgs darbs, jo man bija tāds nē. Tā kā nevienmēr viss tas, kas notiek sliktais ap tevi, tu nezini, kas tev sagaida tālāk. Un ja šodienā tu atskaties, ak, Dievs, es staigāju vasarā gar Daugavu, un liekas, ak, Dievs, kas man ir iedots, vienkārši, kas man ir iedots, tas ir štruns, kam bija jāiziet cauri, un es es sākumā biju tik dusmīgu uz saimniekiem, un es negribu redzēt, un es negribu runāt, tā, kā man tā varēja izdarīt ar mani. Patiesībā tik forši, ka viņi jums uzteica to māju. Un es atceros, ka es toreiz uzrakstīju ziņu, nezinu, varbūt kādreiz to varēšu pateikt, paldies, ko tu izdarīji, bet tu tos dusmās, Un iedomājies, ejot mēnesi, kāds mēnesis, tad, kad bērns jau bija piedzimis, ejot garām mājai, pastaigājoties ar ratiem, man bija nulle emocija, nekāda sāpe, nekāda nekas, un es varu pateikt paldies par to, ko izdarīju. Jā, par to, tu stāsti par to dzīvokli, man arī tā pieredze bija ļoti interesanti. Es viņu arī kursos ļoti bieži stāstu, tieši pie piemēriem par nedefinēto egocentru. Un man bija arī tāda situācija, kad mums bija no privāta mājas ar sūniem, 2 bērniem jāpārvācās dzīvot uz centra dzīvokli, kas ir totāli bijis neizremontēts. Un mans prāts vienkārši mani galināja nost, tāpēc, ka es pieradusi visus gadus dzīvot privāti mājā, un tagad man pat ar suni nav kur staigāt, tas ir centrs, nav kur mašīnu likt normāli. Bija vienkārši sajūta, ka visa pasaule ir sabrukusi, Un tad es arī tādā pašā veidā pieņēmu, ka man ir jādzīvo tajā, bet man dzīve
Bet manā dzīvē bija jādzīvo tajā dzīvoklī. Mēs tomēr tur nonācām tajā dzīvoklī. Mums neparādījās kaut kāda papildus māja. Bet kas notika tajā dzīvoklī? Mēs ievācāmies, un nākošajā rītā, kad ir jāiet uz skolu, dēlam 10 gadi, meitai 8, un viņi abi 2 mācījās Agenskalnā. Un mēs no privāta mājas, no Jūrmalas, katru rītu vadājām. Tur pulciņa, skola, un dēls vienkārši tāds stāv pie durvīm saģērbies un saka, es paņemšu māsu līdzi, mēs aizbrauksim ar tramvaju. Mēs tādu ar vīru. Ko? Kā? Nav jātērē laiku vadāšanai? Kas notiek, jā? Un viņa aizbrauca divatā. Viņa atbrauca atpakaļ. Viņš uz basēnu aizbrauca pats ar tramvaju, jā. Man dzīve vienkārši, ne tikai tas, ka tajā dzīvo, bet viņa vienkārši tā kā samainījās kājām gaisā, man parādījās tik daudz laika, tik daudz iespēja, jā. Tāpēc, ka man pazuda visas šitās te vadāšanas. Un to es pat nevarēju vispār iedomāties, ka tas tā varētu notikties. Es esmu tik laimīga, ka mēs dzīvojam toreiz centrā, vienkārši tik laimīga. Bet man tev ir cits jautājums. Jā, mēs bieži vien, tad, kad mēs esam kaut kādā zemā naudas punktā, un es arī esmu tādā bijusi, mēs vienmēr domājam tā, nu jā, ja mēs pelnītu tik daudz, ja mēs tur dzīvotu tur un tur, jā, ja mums būtu tāda māja, tāda rati, jā, tad gan es nekad mūžā neuztrauktos, ne par savu pašvērtību, ne par savu naudas stāvokli, es vispār, jā, un tā kā man agrāk gribējās teikt meitenēm, kurām ir nauda un kuras uztraucās, tipa, tu tur uztraucies, tev taču tik daudz, tev ir tik kruta mašīna, sen, vēl pirms cilvēka dizaina, jā. Un man likās, ka tā būs, jā, bet tad, kad mēs iemācāmies dzīvot, jā, to atslābumu caur to savu nedefinēto ego, mēs nonākam kaut kādā finanses stāvokli citā, jā. Tu pati sevi redzi, kur tu esi šobrīd, jā. Es arī par sevi varu pateikt, jā. Vai tev tiešām nav nekāda uztraukums par naudu un par pašvērtību, kas arī dzīvo nedefinētajā ego? Tas nav iespējams. Nu, tā kā nedomāt, protams, ka tu vienalga tas tā vienkārši ir. Tu domā, tu iedomājies un tu atkal tā kā atceries un padomā, bet esot cilvēku dizainā, strādājot ar sevi, mācoties šo visu savā ikdienā ap sevi, tu iemācies kancelēt ātri šo sajūtu. Tas jau ir, man liekas, jau tāds levels, tāpēc es saku, šī ir tāda lieta, kur es esmu jau tikusi galā, ja mans prāts to pirms... Muskuļi ir jau, vai ne? Jā, tad šeit tu jau esi iemācījies, un tu māki jau kancelēt to sajūtu, bet, protams, ka viņa ir, un, protams, ka viņa būs, lai cik tu pelnītu, vienalga tā sajūta tev lauzīsies iekšā un klauvēs pie durvīm. Hei, kā tu jūties? Kā tev ar naudu? Stabili jūties, nav bailes bišķiņa. Nevajag kaut kā padomāt, kur tā saglabāt, kur bišku mazāk jātērē tomēr. Ja nu kas, vai ne? Jā, nu tā kā jā, tas viss ir un tas būs. Un tas ir nemainīgi. Un zin kā, es par šito te vienmēr saku, man ir daži privātie klienti, jā, klientes, jā, kuras iebrauc manā sētā, jā, ar, varbūt ne gluži ar Ferrari, bet ar jaunākiem Poršiem, jā, un viņām ir nedefinēts ego, jā. Un kāds ir jautājums, jā, tajā konsultācijā? Darja, bet kaut kā ir ar to naudu, īsti nevaru saprast, ko darīt, kaut kāds nenormālākais uztraukums, jā, un es tā skatos, domāju, Forši, jā, nu, vienkārši tu atbrauc ar tādu mašīnu, jā, un ir tāpatās, ir jāmācās strādāt ar to savu vienalgā, kurā finansu līmenī tu esi, tikai, ka tu varbūt tā esi jau paeksperimentējis tā kārtīgi ar to, jā, tad tev ir katru reizi ir daudz vieglāk pateikt, tu mazāk laika tērē tam cepienam, un ja tev mazāk laika cepienam, tev vairāk laika dzīvot sevi. Jā, vai ne? Vairāk un tad resursu. Attiecīgi tajā, kad tev vairs necepies, tev ir vairāk enerģijas un kapacitātes vispār, jā, tad pievilkt tās iespējas, jo tad, kad tu cepies, tu jau vienkārši esi akls. Nu, tur viss, tur blackouts aiziet ritīgais. Jā, tu neko neredzi. Jā, tā kā ir jāmāk pieņemt. Pieņemt to, ka tādas sajūtas būs, ir, un viņas nekur nepazudīs, vienkārši tāpēc, ka tā ir tava būtība. Tāds ir tavs bodygrāfs, vienkārši mācies viņu pieņemt. Mācies pieņemt un dzīvot ar viņu sev par labu. Kā tev ar emocijām ir tendence? Tagad ir mums tev eksperimentā vairāk nekā pusotras gads. Tu ļoti tā intensīvi sāki eksperimentēši ar savu emocionālo pasauli. Ja tā tev ir tiešām spēcīga un jaudīga, tā arī nosaka tavu manifestoru būtību.
Ko tu vari varbūt pastāstīt arī tiem, kuri ir emocionāli cilvēki, varbūt kā tu ar to tiec galā, kā tu vēro, ko nozīmē tā dziļā melanholija, kas tas vispār ir? Emocionāliem cilvēkiem tātad, jā, tu vari būt viļņa augšā, viļņa apakšā. Nu, kas ir viļņa augša, kas ir viļņa apakša? Tas ir tād, ka tev liekas, hei, visa pasaule pieder man, vienkārši viss notiek, ir tur tā, šitā. Un savukārt viļņa apakša, tad ieslēdzās tāds, tu kaut kur pieķer sev, ka tu peldi, kaut kur, nu, domās kaut kur peldi, kaut kur sāc neskriet, kaut kur sajūtās, liekas, nenotiek kā vajag, kas es esmu, kam es šeit esmu vajadzīga. Un nu, tur tāds, ka tu kaut kur aizēji pilnīgi atkal citā galējībā. Bet tas viss ir normāli, tāpēc, ka tu esi emocionāls cilvēks, tu esi dzīves cilvēks, kuram ir dažādas emociju gammas. Un atkal, kas ir jādara šajās te brīžos? Vienkārši ļaujies izdzīvot, ļaujies izdzīvot. Kā var ļauties, ka tev vienkārši tā kā maļ šitā te, vai ne? Bet tad, kad tu sajūti, saprot, tad ļaujies, ja ir tas, hei, visa pasaule pieder man, nu tad ļaujies, lai tev visa pasaule pieder, jā, ja tev liekas, ka tur vai zied gāšam, sprīdzinam. Un ja ieslēdzās tas, jo es varu pastāstīt, kad, droši vien hormonu, kaut kāda ietekma vispārējais, ka es biju stāvoklī, man tas bija kaut kur, es nezinu, kaut kur nostāk, un es to nejūtu. Man bija interesanti. Tev tā kā tu gribi pateikt, tev vispār ir interesants tāds vilnis, jā, emocionāls, viņš diezgan tāds nevienmērīgs, jā, un tu gribi pateikt, ka kamēr tu biji stāvokli, tu gandrīz neesi jutusi, jā, to viļņa apakšu. Bet arī ne viļņa augšu. Tu viņš kaut kur bija ļoti dīvaini, interesanti, jo es to nebiju izjutusi. Pirms tam. Jā, pie tāda apzinātā viņš bija, es nezinu, es nemāku pastāstīt, viņš kaut kur, kaut kāds tāds bija laikam, jo vai tu tur sevi kaut kādā rāmī, es nezinu, man tas kaut kāds hormonu noteikti stāvoklis. Bet bija savādāk nekā ir bijis pirms stāvoklis. Jā, bet savukārt tagad, tātad ir 5 mēneši pagājuši kopš dzemdībām, es esmu sajutusi savu pirmo viļņa apakšu. Es esmu tikko izkāpusi no viļņa apakšu. Es kāpju vēl ārā no viļņa. Man pēc sajūtām, tu esi tādā foršā, tādā ārkārtīgi foršā garstāvoklī. Es esmu neemocionāli, es arī varu nolasīt tavas emocijas. Man šķiet, tu esi tādā ļoti tādā dzirksteļojošā, tādā tiešām tāda, varbūt ne pavisam eiforiskā, bet ļoti foršā stāvā. Tādā uz augšu. Jā, un tad, interesanti bija sajust, bet tad, kad tu to saproti, kas tas tāds ir, un tu hei, Egita, tava viļņa apakša ir ieradusies. Kā bija? Kā ir. Un, un tu vienkārši vēro sevi, ko tev gribās, ko tev prasās, jo ķermenis īstenībā saka priekšā. Pieķer, ka atkal aiziet kaut kāda lēnie gabali, tur tararā mūzika mājās, ja tāda peldošā, tu tāds jūtīgs esi, atkal sākas vērtību, atkal tāda ar sevi tāda runāšana, cik tu esi vērtīgs, kam tu esi, tas ir man. Kam tu esi vajadzīgs, jo, protams, tajā viļņa apakšā, ja tu nespēji viņu tā kā līdz galam, tā kā, iemīlēt, jo tomēr sociums mums spiež būt visu laiku priecīgajiem, jā. Un kad ir totāli apakšā, un tu vēl neredzi, kad viņa beigsies, un, protams, ka tu neredzi, jā, tad uzreiz arī pieslēdzās visi tās vājās vietas, kas ir bodygrafā, visi tie baltie centri, vai es esmu pietiekoši vērtīga, vai es kaut ko nenokavēšu, vai ne? Jā. Vai es neesmu pietiekoši lēna, un vispār jādara kaut ko šajā pasaulē, balts sakrālais centrs, un tur nerunājot jau par liesas centru, jā. Jā, tieši tā, cevišķi man tas darbā ļoti atspoguļojās, jo es esmu Instagramā satura veidotājs, tad es eju un spridzinu ar savu enerģiju un dodu un rādu stāstu, jā, un tad tu saproti, story neietās kaut kā, ja, tu nevar iefilmēt, tā kā, tu nevar iedot sevi. Tu esi mēģinājusi, es saprotu, it kā, jā, viļņa apakšā varētu aiziet uz tādu, asocializēšanos, un tavā gadījumā arī, jā, tas varbūt izslēgt to Instagramu, jā, kas ir ļoti prātam sarežģīti, jo ko nozīmē izslēgt Instagramu, man taču ir, vispār darbs tur notiekās, jā. Es nezinu, es tikai tā pieļauju. Es drīzāk varbūt būtu piekritēja tam, ka asocializēties it īpaši tavā stāvoklī, jā. Bet vai tu esi kādreiz iedomājusies godīgi runāt storijos
tajā emocijā, kādā tu esi, ja, tā kā to neslēpt. Nu, tā kā mēs sakam, ka ir jāiemīl to melanholiju. Un tagad iedomājies, tu performē Instagramā melanholijas laikā, kad viss ir slikti, bet tu par to informē. Jā. Un ka jūs varat jau neko, protams, jūs neko nenopirksiet. Jums ir liekas, ka vienkārši jūs man varat nemierināt, jā, tā kā viss ir slikti, jā, bet varbūt jums vajag tur to un to, jā, tādu škrēmu vai šampūnu. Vai. Jā, es to arī darīju. Es informēju, stāstīju, ka nebūs šobrīd daudz storiju, tā kā es esmu savā viļņa apakšā, kaut kur peldu, un tad ko es viņam ielaiku? Saku, rekur, es šādu mūziku šobrīd klausos, baigi labā dziesmu, jā, un tad es tur Billie Eilish vai kaut kāda tur lēnā tāda, jā, tur. Varbūt kādam arī paķersies un baigi iepatiksies. Es iedevu no sevis šo te pieskārienu, nu, kad es esmu šobrīd tādā punktā, un es tad vēl kaut kur vēl peldu. Jā, es neliku tādu tā kā translācijā, lai man dzīvotu līdzi, kā man tas ir. Jo tas baigais darbs ar sevi atkal, jā, kad tu nebūsi tur, nebūsi šito, ka tu atliec reklāmas kaut kādas, kas tev ir jāfilmē, jāgatavo. Reklamēt arī melanholiju. Mēs vienkārši vienā redzījumā pie manis bija Māra Slēja, un viņa jau arī ir performance no viņas prasa un gaida visi, jā, jebkurā raidījumā, bet viņa arī ir emocionāla. Un mēs tieši viņu par to arī, mēs runājam par to, kā lai es performēju viļņa apakšā, vai es varu performēt melanholijā? Jā, tā kā kādam būs interesanti, jā. Es nevaru to izmēģināt uz sevis, jā, performēt viļņa apakšā, jo es neesmu emocionāla, jā, bet kā ir performēt tajā stāvokli un tirgot un reklamēt, jā, nu tādām, nezinu, bēdīgām acīm, jā, tur asaru acīs, jā. Varbūt tomēr tas arī ir iespējams tā, ka nevienmēr varbūt vajag asocializēties. Un dažreiz mums ir cilvēkiem vajadzīga, ja, tieši tāda enerģija paskatīties storijos, ja vienkārši jau ir šeit, kad visiem viss ir forši, vai ne? Bet jau, man liekas, diezgan daudz jau ienāk ar saviem ikdienas notikumiem un tā kā sāk jau pastāstīt, translēt. Varbūt tās ir kategorija cilvēki. Bet zini kā, es pat domāju, ka mums tagad ienāk, jā, šītie, kad mēs pasakam, kas man slikts ir noticis, jā, tur, nezinu, es esmu apslimusi, tur vai bērns ir saslimis, vai tur, nezinu, vēl kaut kas ir noticis, jā, sliktus notikumus sāk stāstīt, jā, bet vai sāka stāstīt savu to slikto garīgo bez iemesla? Vai to cilvēki nebaidās translēt, jo 50% cilvēku kā tu ir emocionāli? 50%. Vai tu esi redzējis kaut vienu blogeru, kurš saka, vienkārši ir slikti, es nezinu, kāpēc, nerakstiet man iemeslu, man nekas nav, bet viss ir slikti. Jā, ņemiet krēmu. Ņemiet krēmu. Es tāds, varbūt tas bija filozofisks jautājums, bet... Bet ir interesanti, tā ir atkal tāda puse, ko ir interesanti izglītot, lai cilvēki zina, kad ir dažādi tipi un ir emocionāli cilvēki, kuri piedzīvo viļņa apakšu, viļņa augšu, kad vispār tāda būtība pastāv, jo daudz jau nezina. Tad ir tā forši, ka tu vari pastāstīt, jā, noteikti. Es arī to daru. Es neļauju dzīvot tam līdzi, jo jā, tas ir sarežģīts. Tas arī pašai grūti, tāpēc, ka tu jau principā gribi pabūt viena tajā mirklī, jā, un sevi tā kā tos darbu visus procesus, jā, un visus tos procesus, jo tas, kas notiek viļņa apakšā, tur vienmēr ir notiek kaut kādi procesi, kuriem ir jānobriest, lai viņus varētu precīzi parādīt, jā, un nedrīkst traucēt šim te briešanas procesam, jā, dažreiz tā socializācija, viņa var arī traucēt tai nobriešanai, teiksim tā. Tu precīzi noraksturoji mani, jo man tas tā ļoti ir izteikti, un tu tiešām, tu tā kā ateino tā visa nost. Lai varētu izaugt. Jā, jo tāpēc, ka tur kaut kas noteikti tādas interesantas lietas, to nevar pat izstāstīt. Es nevaru pastāstīt. Es varu pastāstīt to, ka man aiziet šitāds te, ka man tur vajag uzslēgt lēno mūziku, bet tas, kas galvā darās, es to nevaru notranslēt, jo tur baigās transformācijas notiek. Jo redzi, kā tavs dizains ir par mutācijas ienešanu šajā pasaulē. Mutācija, tas ir pilnīgi kaut kādas inovācijas, kaut kas jauns, jā. Un, lai kaut kas jauns ienāktu, viņam ir jānobriest, viņam ir... Tā kā, zini, tā kā bebīti, jā, tur, nedrīkst viņu traucēt, un tieši tajā melanholijas laikā tas ķermenis atslēdzās no visas pasaules, lai varētu to, nu, tā kā... Jā,
Es īstenībā uzreiz atcerējos kulmināciju. Kulminācija bija, es esmu savā viļņa apakšā, un es esmu ieradusies, jo mums bija māmiņa kongress, māmiņa klubam jāfilmē, un man arī bija jākāp uz skatuves ar savu tēmu, jārunā. Un tu esi viļņa apakšā, nedomājies, bet es atbraucu, nosvērta, tāda mierīga, un viss. Tas ir darbiņš, kas man ir jāizdara. Un tu uzkāp uz tās skatuves, tu runā, tu stāsti, skaidro, un tu tas notika tāds tinkšs, tu tā kā no tā miera, tā hops, tā izdzimi, tā kā, vai grūti tā, jā. Piedzimšana no jauna, tas ir ļoti raksturīgi tavam bodygrafam. Aizgāju, es ierados, un es zināju, es jau jūtu, ka no šī procesa es tā kā atjaunošos. Tā kā sāksies jauns atkal posms, un tā arī bija atnācu, es izdarīju, un es izkāpu ārā. Un tas process bija tāds, ka es izkāpu ārā no tā, un viss, un tagad ir jauna atkal augšupēja. Baigi interesanti, tas viss ir ļoti interesanti. Ar tiem varētu stundām runāt, bet mums ir tas laiciņš arī ierobežots epizodē. Bet pasaki man varbūt, vispār, kas ir cilvēka dizains priekš tevis? Cilvēka dizains priekš manis. Dzīvot sevi. To tie vārdi arī nozīmē. Dzirdēt, bet galvenais ir svarīgi sākumā ir vispār saprast, kas tas tāds ir, saprast savu bodygrāfu, saprast, kas ir tava misija, kas ir tavs uzdevums dzīvē, jo tad, kad tu to saproti, sadzirdi, tu to vari sākt vispār pielaikot uz sevi. Pirmais man bija acis liels, kad par mani sāk runāt un stāstīt, nesaprotu, ko tu par mani runā. Jā, nē, tu tā kā pretrunās un izrādās, cik daudz tu dzīvo savu viltus es. Tāpēc, sākumā vispār dzirdēt par to, saprast sevi. Un cilvēka dizains ir dzīvot sevi, ļauties tam eksperimentam. Tas ir tiešām eksperiments, tāpēc, ka tu jau nezini, kas sekos tālāk, tu nezini, kā tu to tiksi galā, cik ilgi tev tas paies laiks, jebkura tā bodygrāfa tēma. Un tas to arī nozīmē. Dzīvot sevi, beidzot dzīvot sevi. Un ne tikai dzīvot sevi. Tas attiecās arī uz saviem cilvēkiem apkārt, ar kuriem tu ikdienā komunicē, jo tu arī viņu sāc izprast, un tu tāds skaidrāk paliec par visām lietām. Un man ir tik smaids sejā ir, ka man ģimenē ir ienācis vēl viens manifestors. Mūsu mazā Matilda, es biju tik šokā, ka tu man pateici, jo, zikās, interesanti, kas būs, jo man mājās ir viena ģeneratora, kad man vienkārši kur man aizmukt, paslēpties no tās enerģijas, kas man nāk virsū. Bet, un tad bija šoks, kad viņi piedzima, tu uzreiz uzrakstījamies tos datus un visu, un saka, manifestors. Viņa ir emocionāli. Un viņa vēl ar ego centru vēl. Es tik ļoti to gribu redzēt, kā tas ir manifestoram, ka viņai viņš ir pilns centru. Kā tas būs? Viņu liks mērķus, viņa varēs dragāt, es nē. Tu viņai iedomājies varēs pateikt, klausies, mīļā, tu zini, tu varētu mēģināt katru dienu saklāt savu gultiņu no rīta, un ķeksēt, un nedēļas beigās, ko tu gribi, kādu varbūt tur mantiņu, varbūt, vai ko tu gribēsi, vai varbūt uz kino aiziesim, Un viņa tā, es no tā visu gribētu uz kino, forši, un viņa ies un ķeksēs tev katru dienu tur to gultas klāšanu, vai zobu tīrīšanu, Tu vari pie parastiem rituāliem viņu radināt caur šo te apbalvošanu. Un tas būs interesanti, es domāju. Jā, ļoti interesanti. Tāpēc cik vērtīgi zināt tādu cilvēku dizainu, jo tu to sāc izprast katru. Jo katra personība ir katrs tavs ģimenes loceklis. Visur gribēs būt pirmā. Un interesanti redzēt, ka viņai patīk gulēt. Manifestoram tā ir ļoti svarīga lieta. Ļauties gulēt, te nav nekāda skriešana tur tāda, ka tur dzīsies, tu ej pēc sajūtām, sāc ģenerēt savu to. Un klausies, mēs tā varētu par bērniem ar tiem arī kaut kādu ar tiem raidījumu uztaisīt. Jo ļoti interesanti arī kā to ar zīdaini, jo tomēr zīdainis manifestors, ne ģenerators, visi tās te miega lietas parunāties, parunāties arī jau tagad emocijas, jo visdrīzāk jau arī interesanti, jo arī noteikti es piefiksējusi viņas emocijas, un kā tas viss notiek. Šis, liekas, arī ir ļoti... Man pat besī, ka viņa ņemās ar tām mantiņām un kā viņa tur emocijās spiež ārā, jo viņa tur ņemās ar viņām. Jums ir vienādas emocijas. Jums ir pilnīgi ar vienu un to pašu kanālu ir definētas emocijas, un tu pilnīgi varēsi redzēt, ko tas nozīmē bērnam, un cik krūta, ka tu esi bijusi līdz viņas piedzimšanai eksperimenta kā manifestors, kā emocionāls manifestors,
un tu vienkārši tā kā pilnīgi esi iemācījusies sevi, nu, vai mācies, turpini joprojām mācīties, ja, bet tas ir tev daudz vienkāršāk arī bērnu pieņem. Un vēl viena tāda niansīta man patīk redzēt viņai, kas viņai ir vajadzīgs. Viņai pašai sevi vajag. Viņa pati darbojās, viņai ir tik, nu, tāda pašpietiekama, liekas, manifestors pats zina, ko viņai vajag. Ja vajadzēs, mans uzdevums ir galvenais iemācīt viņu informēt. Viss. Tu es tev pēc tam arī izstāstīšu, kā ar bērniem to darīt. Tas bišķi, tur ir pie, bet jā, to mēs arī skatāmies arī kursos, kā pareizi arī runāt ar bērniem, manifestoriem. Tur ir visādi knifiņi. Egita, es esmu tik laimīga, ka tu esi atnākusi pie manis. Es vienkārši esmu tik laimīga, tas ir tāds, un tu esi, starp citu, pirmais cilvēks, kurš ir mazliet savādākā formātā. Mēs pirms tam esam pa virtuvi ņēmušies, jā, un runājuši. Un šis ir, mēs esam izdomājuši pamēģināt citu formātu. Bet es jau skatījos un bija tās, cik forši tur viņiem noteikts, ar visu tur tā un tā. Un rekur es arī esmu šeit. Vai ne? Un tu pat tā kā esi jaunā formāta atklājēja, un mēs pēc tam skatīsimies, kādu formātu tad beigās mēs paturēsim. Man ļoti patika, un es vienkārši esmu tik happy, es skatos par tavu eksperimentu, es skatos, kā tu runā, ja? Un es vienkārši redzu tas profils 1-3, kurš vienkārši tiešām ir izracies caur to teoriju, jā, cik mēs viņu iekšā likām, vai ne? Gan kursos, gan cik mēs runājam par to, un ka tu vienkārši ņēmi un eksperimentē, un es vienkārši redzu kādu vienkārši rezultātu. I am so happy, vienkārši tā kā nereāli. Un galvenais, ka tas jau nav kāds beigu punkts, ka tagad ir izdarīts. Nē, tā ir vienkārši visa dzīve tāda. Jā. Ak, Dievs, paldies tev. Un, nu, es domāju, ka mēs vēl kaut kādā mirklī ar tevīm tiekamies, vai ne? Noteikti. Forši. Paldies. Jā, paldies tev, ka uzaicināji. Es esmu tik priecīga. Paldies tiem, kas ir noskatījušies mūsu epizodi līdz beigām. Un mēs jau noteikti zinām, ka sekos vismaz 2 epizodes šajā formātā. Tāpēc abonējiet, spiežat pogu, abonēt mūsu kanālam, laikojiet, rakstat komentārus un paplašinam mūsu cilvēka dizainu, YouTube kopienu vēl lielāku. Paldies jums!